Sveiki, dārgie tautieši! Mums ir tāds svinīgs brīdis pēc Talkas Skaiskalnes dievnama teritorijā. Īpaši gods mūsu jaunajam biedram, potenciālajam biedram, kurš to bija kļūst par biedru, nolasīt aizsargu zvērus. Un jūs būsiet visi tam liecinieki. Un es ceru, kā aizsargu priekšnieks, Latvijas aizsargu organizācijas priekšnieks, ka šis ir tikai sākums tam svētīgajam darbam, ko mēs esam uzsākuši un turpināsim, cik nu vien mums to ļaus visums debesu valstī. Paldies, Agna lūdzu. Es, Latvijas Republikas pilsonis Agris Eglītis, apzinādamies atbildību savas tēvzemes Latvijas priekšā, apsolos un zvēru, netaupot spēkus un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību pret visiem, kas to apdraud, būt vienmēr uzticīgs Latvijas aizsargu organizācijai un Latvijas valsts prezidentam, izpildot pēc labākās sirdsapziņas savus pienākumus, bez ierunām, pakļauties organizācijas iekārtai, noteikumiem, disciplīnai un paklausīt saviem priekšniekiem. Jā, nu ko, aizsargu, nu jau var teikt, mūžšanā devīze, kā minimums 100 gadus sena, jā. Visu par Latviju. Apsveicam!